nekas jauns. Vienīgais sīkums ir tas, ka viņam ir klasiks pievada auto, bet nu tas nekas, viņš ir pierādījis, ka arī ar to viņš spēj cīnīties ar jebkuru pretinieku. Nedaudz nokļūdījās, jo tajā pusē viņa neviens neatbalsta. Bet augšā gan viņa atbalsta, kur viņam arī iet vislabāk. No priekš klasikas šitāds trajektorijas, tas ir īsts saldais ēdiens. Visu. Un tā pēdējais astoņnieks Mārim šajā dienā šeit, šajā rallija sprintā Sony 2000. Un skatītāji pilnīgi ārdās. Paldies Dievam, ka nav tribīņi, jo tās sajūsmā citādi. Man pār to var tikai Māri. Man pat uz dzeju sāk vilkt kaut kāds ārprāts. Nu, tagad pēdējais pusastoņnieks un skatāmies. Nevar vien sagaidīt.